Runā Rīga. Šie divi spēcīgie vārdi. Dosimies iekšā noskaidrot to vēsturisko un simbolisko nozīmi. Mūsu raidījuma nosaukums ir Runā Rīga. Manuprāt, ka šie ir vieni no jūsu zelta fonda vārdiem. Jā, tu zini, daudzajās intervijās, kuras man savā, jau varētu teikt, garajā darba mūžā ir nācies piedzīvot, patiešām man ir arī jautājuši, kuru frāzi tu izrunā visbiežāk. Un tie ir šie vārdi. Runā Rīga. Tie ir modinoši, tie ir aicinoši, tie ir tādi vārdi, kas liek arī sevi apzināties. Es esmu Latvijā, es esmu Rīgā. Te ir mans mājas, te ir mana tauta. Un ar šiem vārdiem es vienmēr esmu arī ļoti lepojusies, jo es tajā brīdī saprotu, ka tu to izrunā, sēžot pie mikrofona, tu saproti, ka tevi dzird Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Bauskā, Latgalē, katrā mājā, katrā dzīvoklī, katrā lauka sētā, jau varbūt darba vietā. Tu ar šiem vārdiem tu uzrunā cilvēku, it kā dodot arī viņam stafetu un vēlot veiksmi labai un ražīgai dienai. Parasti jau tas radio cilvēks asociējas ar ko? Ar balsi. Kāda jums ir bijusi tā pieredze, ka jūs varbūt sākat runāt un tad atpazīst? Jūs tā kā esat Runā Rīga. Jā, tādu gadījumu ir ļoti daudz. Teiksim, protams, pēc sejām mūs nepazīst, un mēs neesam televīzijas cilvēki, un atpazīst un sazīmē pēc balss. Jā. Ļoti daudz šādu gadījumu veikalā, tirgu, frizētavā, pie kases, vai ne? Tā redz, kaut ko domā, es nesaku nevienu vārdu, es turpinu kaut ko sarunāties. Nākošā dienā es atnāku, viņi saka, vai es taču visu nakti domāju, kur es to jūsu balsi esmu dzirdējusi? Jūs taču arī tās skaistās filmas lasāt. Jā, un arī tas, jā. Zināms arī, kad ir sava darbība bijusi teātrī, tieši ar balsi. Jā, uz skatos, nē. Jā, tu zini, ir tādas izrādes, kurās ir nepieciešams, teiksim, fonā skan radio, un varbūt tam tur teiktajam tajā brīdī ir kāda īpaša nozīme. Un nesen Dēls teātrī bija arī tāda izrāde, 12. diena, un tas bija par pasaules galu. Un es pildīju tā kā tādu, arī radiodiktors funkciju, un man vajadzēja ierunāt tur zināms teksts. Varbūt ir kaut kāds brīdis bijis arī radio ēterā, faktiski, kad ir kaut kas jāsaka, un sanāk sasmieties, vai, Ļoti, ļoti daudz, tagad varbūt mazāk, bet tā kā mēs agrāk lasījām pāros vīrietis un sievieti, tad liels smējais bija Mārtiņš Hofmanis, vai ar Mārtiņu. Viņš bija trakāks smējais par mani. Sēžam mēs tagad ar Mārtiņu šajā pašā studijā, 4. studijā, un ir kaut kas tāds, un mēs jau pirms tam esam jau abi divi satramojušies, vai ne, un Mārtiņš izslēdz jo mūs jau redzēt skatītājs taču nevar, vai ne? Izslēdz mikrofonu un saka, Sani, es nevaru vairāk, un iemūk stūrī un apsedzās ar mēteli. Bet man ir jālasa. Un es lasu pēdējiem spēkiem, jo Mārtiņš tur kustās un spurdz. Saprotu, nāk taču arī smiekli. Un tad vienmēr priekšniekiem, radio priekšniekiem, ja kāds prasīja vai ne, ja kāds klausītājs van, un tad, ko mēs vienmēr sakam, uznāc kādu klepuslēkmi, vai ne? Diktoram vai klepuslēkmi vai šķaudīšanu, jā. Rīga nākamgad 2014. gadā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Ja jums piedāvātu Rīgas balss amatu, vai jūs piekristu? Tu zini, cilvēkam vienmēr ir arī sevi jāapzinās. Es domāju, ka es piekristu, jo es to vienkārši varu izdarīt. Es to vienkārši varu.